Labdien! Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Saulgriež klāt, laiks ir kāds ir, bet es teikšu paldies Dieviņam, ka mums tie mākonīši ir, jo tā saulē, tas ultravioletāts starojums šobrīd vairāk kaitē cilvēkiem nekā palīdz, jo D vitamīns pat nav cilvēkiem Indijā, un to nevar izskaidrot, bet tas ir tik spēcīgi šīs magnētiskās vētras, šie sprādzieni, ka šodien apdegumi ir cilvēkiem, kuriem tiešām ir tumšs pigments un nekad mūžā nav bijis saules apdegums, bet šobrīd ir. Tātad, mīļie cilvēki, no 11 līdz 15. Neuzturaties saulē. Ja jums ir jāstrādā, tad vēlams ir zilas drēbes un zila cepura galvā. Tas tomēr tā krāsa, kāpēc rozēm vajag to zilo papīru, taisn tāpēc, lai nebūtu to ultravioleto staru, un tad tas izraisītājs nevairojās. Mums ir jāsaudzē, un saulē gulēt vispār nav veselīgi. Gulēt vajag naktī gultā un laicīgi iet gulēt un laicīgi piecelties, un tad var vairāk izdarīt. Un tad nebūs jāčaukst, ka to nevar, šito nevar, un tas ir grūti, un šis ir grūti. Kas ir grūti? Man šonadēļ jauna sieviete uzdeva jautājumu, vai dzīvē ir tikai grūtības? Protams, ka grūtības. Viņai 2 dēliņi, vienai būs jāizaudzina, jo vīra vairs nav šai saulē. Es teicu, bet tev ir kārtīgi vīrieši jāizaudzina. Tātad turpmākos 20 gadus, mīļā, tikai grūtības vien būs. Bet jo labāk mēs viņus pārvaram, jo stiprāki mēs kļūstam. No sevis žēlošanas, čīkstēšanas paliek tikai sliktāk. Tur viss tā enerģija arī aiziet, tai čīkstēšanā. Ko tur sūdzēties? Ejiet, dariet, vērsīsim visu pa labu, mēs to darīsim. Šobrīd izbaudiet. Gan Jāņus, tikai nepārdzerties, nepārēsties un mācieties svinēt savādāk. Un ne uz stundām un caurām naktīm. Priekam jau nevajag daudz. Pāris stundas kopā ar labiem, mīļiem cilvēkiem, dzerot tikai tēju vai tīru ūdeni, var kārtīgi izsmieties. Mums šogad mājā nebūs pat pīrāgu, jo kaut kā vairs gaļa nevelk. Un esmu laimīga. Cik maz cilvēkam vajag, un cilvēkam vajag ļoti maz. Bet ko tad dara cilvēks, kad dusmīgs, un viņš dusmojas par katru nieku? Vecie dusmojas, ka paliek veci, atcerās tikai to, kas bija jaunībā, bet nemāk novērtēt to, kas ir. Lūdzu, novērtēsim. Jā, šodien mūsu valsts maksā pabalstu katram Krievijas pensionāram, kas jau pusgadu nesaņem pensiju, 166 eiro mēnesī. Tas pa tiem pusgadu jau ir miljoni. Jā, Eiropas Savienības likums cilvēkam, kam nav ienākumu, ir tiesības uz šo minimālo pabalstu. Mēs taču neesam kā viņi. Mēs neesam zvēri. Mēs esam cilvēki. Un tad varbūt šiem cilvēkiem, kas visu laiku ir stūdzējušies, ka tur ir tā paradīze, tik nes, kāpēc viņi dzīvo te, nevis tajā paradīzē, tad būs jāsaka šai valstī paldies, kad par viņiem rūpējās. Arī par to vajag visiem padomāt. Un šis ir īstais laiks, lai latvieši apvienotos un kopīgi izvēlētos mērķi un iet uz priekšu. Mums ir par ko padomāt. Mums ir jādomā par to, lai mēs pastāvētu vēl ilgi un lai tā mūsu tauta neizmirtu. Bet tas ir arī respektēt citas tautas, novērtēt to labo, ko mēs saņemam no citiem un teikt paldies tiem, kas to ir pelnījuši. Es saku paldies jums, jo es jūs mīlu, un jūs man ļoti patīk.